Mm. Sveiciens visiem! Šodien es, Ginta Vēdera un Guna Indriksona nākam pie jums ar mazu sarunu, jo rītā plānojās, tātad 8. aprīlī, uzsākties 6 nodarbību ciklam, 10 veiksmes atslēgas. Un mēs mazliet gribam pastāstīt, kāpēc būtu vērts katram izzināt šīs te savas veiksmes atslēgas vai šos te ceļa zīmes, lai varētu pielietot ikdienā. Sveiki, Guna! Sveiki, Inte. Jā, no idejas līdz realizācijai, nu jau arī rītā sāksim praktiski to visu darīt. Un pirmais ieskats mums bija gan pagājušajā trešdienā, gan arī nesen novadītajā konferencē Rīgā. Saki, lūdzu, kāda ir tava pieredze sākumā biznesa un motivācijas treniņu vadīšanā? Tā, jā, labdien visiem! Es esmu Guna Indriksone. Es esmu dzīves kvalitātes kaučs, jeb tā kā šobrīd moderni sauc izaugsmas treneris, veiksmes pavadonis. Mana pieredze biznesā, teiksim tā, es šobrīd 37 gadu vecumā esmu sākus pirmoreiz dzīvē strādāt algotu darbu. Līdz šim es vienmēr esmu bijusi biznesa vidē pati, mēģinājusi. Un tāpēc šis nodarbību cikls būs īpaši veiksmīgs, jo tā būs vairāk nekā 20 gadu apkopota neveikšņu, nepareizību, neizdošanās kopums. Un kāpēc tieši tagad? Varbūt kāpēc tieši tagad, kad es esmu to sapratusi, kāpēc man negāja un kāpēc es zinu, kā man iet, es esmu nonākusi algotā darbā, bet tas nav par šo tēmu. Bet tas, ka biznesā es esmu bijusi vienmēr, un biznesā es arī būšu vienmēr, un šīs veiksmes atslēgas es jau paskrienu uz priekšu, kāpēc viņas visiem būtu jāzina un kāpēc šī pirmā nodarbība, ievada nodarbība ir bez maksas un pieejama absolūti, absolūti visiem, tāpēc, ka šo 20 gadu laikā es sapratu, ka tas, kas strādā visiem, tas noteikti nestrādās man. Un es vienmēr esmu gājusi pie mentoriem, pie veiksmīgiem cilvēkiem, un viņiem tas izdevās soli pa solim. Un tad, kad es kopiju peistā atkārtoju, man nekas nesanāca. Un tāpēc šīs 10 veiksmes atslēgas, jeb katra paša individuālai kritēriji, nosacījumi, šīs tavas individuālās veiksmes atslēgas būs tik vērtīgas katram ikvienam, jo tās atslēgas tavas veiksmes durvis. Mhm. Tas par manu pieredzi biznesā. Līdz šim esmu vadījusi lielu celtniecības uzņēmumu Norvēģijā. Tikko kā esmu atgriezusies Latvijā uz dzīvi un palikšanu. Pirms tam es esmu bijusi dažādās nozarēs, sākot ar skaistumu kopšanu, beidzot ar, es pat nezinu, nu, ja celtniecība tā bija augstākā pilotāža, kur es biju ielīdusi. Par kauču mani kā treneri šobrīd es esmu sapratusi, ka tā ir mana misija, ka tas ir mans pienākums. Es ļoti daudz ko gribu. Un visus šos 20 gadus, tāpēc es arī mētājos no nozares uz nozari. Es gribēju šitien pamēģināt, es gribēju tur pamēģināt. Un es tagad skaidri zinu, ko es gribu, bet ne tas viss, šī iegūtā pieredze man kādam ir jādod. Un tāpēc es kā kaučs šobrīd esmu plaša profila speciālists, kā mēdz teikt, bet tajā pašā laikā tas ir pilnīgi absolūti. Es neesmu speciālists plaša profila, es kā kaučs esmu, es zinu, kā jebkurš cilvēks var nonākt tur, kur viņš grib nonākt. Ja viņš zina, ko viņš grib, es zināšu, kā viņam tur nonākt. Super formula. Man liekas, tā ir super formula. Un, lai nonāktu, cik es saprotu, vajadzīgi ir instrumenti, vai vajadzīgs transporta līdzeklis, vai ir vajadzīgi resursi. Un runa ir tieši par iekšējiem resursiem, kur sevi mobilizēt, lai pareizi tad, nenozaudētos no šīs te sava mērķa, nepazaudētu fokusu, jo kārdinājumi nedarīt vienmēr ir. Un, man liekas, ka cilvēki dzirdot, kad ir jau bijusi pirmā nodarbība, varbūt, ka var pabaidīties, ka nu, es tagad netikšu līdzi.
Pat cik mēs jau viņu esam izgājuši vairāki divas reizes, tāpat laikā joprojām jāsaka, ka viņa ir ļoti dziļi transformējoša, pat pildot, transformējoša tādā ziņā, ka tu sāc meklēt, apzināties, apjaust tas, kas tev patiesībā sakot dzīvē vada uz priekšu. Bet nesēžot, nepildot šo uzdevumu, protams, mums ir tikai apjausma, sajūta, varbūt tur intuīcija kaut ko pasaka, bet te tu skaidri zini, kāpēc tu tā dari. Un kad nākamajā reizē saprotu, kad mēs jau ejam nodarbību uz priekšu, pirmo nodarbību, varbūt pastāsti par šo te nodarbību tēmām vai nodarbību cikla, jo būs tomēr 6 nodarbības, kas ir ieplānots. Tātad rītdien mēs šīs te atrastās 10 veiksmes atslēgas. Šīs te pirmām kārtām nav jābaidās, jo ieraksti ir garantēti un visas šīs 6 nedēļas, negluži varbūt 24/7, bet es esmu jūsu rīcībā. Es esmu tam veltījusi laiku katru dienu, gatava atbildēt, gatava palīdzēt, gatava atbalstīt. Tāpēc noteikti nav jābaidās, ja ir palaista garām ievadnodarbība, jo tiešām ievadnodarbībā tās bija tās 10 atslēgas, kuras mēs sevī atklājām, šīs te savas unikālās vērtības. Un, ja mums iedod 10 atslēgas uz istabām, kuras mēs zinām, kurās ir bagātība, bet tad pārējās 6 nodarbības būs veltītas tam, lai atrastu ceļu uz šīm 10 durvīm, aiz kurām slēpjas tā iekšējā bagātība, gan iekšējā, gan ārējā pasaules bagātība, gan šī te labklājība, gan resursi, kā tu saki, gan instrumenti, gan līdzekļi. Tas viss ir šajās 6 nodarbībās, un noteikti nav jābaidās. Noteikti nav jābaidās, ja arī uz kādu no nodarbībām tu nebūsi tiešraidē. Varbūt tevi pārtraukšu, jo man liekas, ka parasti kāds gatavo nodarbības, tad tas ir uz kaut ko ļoti, ļoti šauru tēmēts, tam ir kaut kāda ievirze, kaut kādu mērķi sasniegt. Tad pasaki, vai mums ir kādas kompānijas pārdošanas vai kāda konkrēts mērķis, gala mērķis mūsu organizētajai šobrīd kursam, vai arī tas ir domāts katra individuālo mērķu un sapņu pašu piepildīšanai? Tas nav mērķēts uz kādu konkrētu kompānijas pārdošanas apjomu palielināšanu. Noteikti nē, jo es pēc pieredzes zinu, tad, kad kompānija no manis sāk mani apmācīt, pirmkārt, nostrādā iekšējā pretestība, otrkārt, man vienmēr ir viss aizgājis šrejā. Tāpēc šīs te metodes, viņas būs noderīgas jebkura. Kādam šis te mērķis, pats vērtīgākais šo 6 nedēļu laikā, tavs mērķis, es garantēju, ka tu savu mērķi realizēsi. Ja rītdienas nē, bet nākošās nedēļas nodarbība būs veltīta tieši tam, lai atklātu savu mērķi. Un es garantēju to, ka pēc 6 nedēļām tu viņu realizēsi. Kādai tas mērķis būs, ja iespējams, vērsts uz materiālo pasauli, vērsts uz kaut kādu karjeras izaugsmi, iespējams uz biznesa izaugsmi. Kādam tas mērķis būs vērsts tieši varbūt uz attiecībām, varbūt Fiziskā ķermeņa sakopšana vai jā, varbūt ceļojumi. Tad jūs varat šos te savus senos noputējušos sapņus beidzot nopūt vilkt laukā. un uzstādīt kā mērķi, beidzot viņu sasniegt. Jā, un jo interesantāk, jo sarežģītāki mērķi būs, jo man es ar lielāku aizrautību stāstīšu, rādīšu, palīdzēšu, atbalstīšu, vedīšu, lai šie mērķi tiktu sasniegti. Tātad, pirmajā nodarbībā, kas notiek rīt, mēs izvērtēsim šīs te iegūtās 10 atslēgas, jeb iekšējās pasaules vērtības,
kā viņas šodien veido tavu dzīvi, labsajūtu un tās kvalitāti, jo viņas jau ir. Tās ir tās slavenā bildīte par aizbergu, kur augšā ir tas, kas ir kas ir standartā pieņemts, kādam ir jābūt cilvēkam, kā mēs esam mācīti, kā mēs esam audzināti, un īpaši vēl mana paudze bija ļoti, ļoti stingri pareizi audzināta tā, lai izskatās labi no ārpuses. Vienalga, kas notiek mājās iekšā. Tātad šajā mēs sapratīsim, kas ir apakšā aizbergā un kāpēc mūsu pašsajūta, kāpēc mūsu dzīves kvalitāte ir tieši tāda, kāda viņa ir. Nākošajā nedēļā mēs tieši runāsim par šiem te mērķiem, kāpēc mērķus neizdodas sasniegt un kā pareizi noteikt mērķus, lai viņi realizētos. Tad 22. tūlīt pēc lieldienām, kā izveidot šo te rīcības plānu ar kādiem instrumentiem, kas garantē šo te rezultātu. Tad 4. nodarbībā, kas ir 29. Kas tev tēmas nosaukums, kas tev traucē nopelnīt dzīvi labklājībā. Es uzreiz pasaku, nopelnīt nav iespējams. Tāpēc šis te nosaukums ir arī ielikts pēdiņā. Labklājība tas nenozīmē, ka man tagad pēkšņi būs pie mājas stāvēs Maserati, Bentlijs vai es nezinu, kontā būs vismaz 9 nulītes, tā pirmā cipra. Tas nav par tādu, ne tikai par tādu veidu labklājību, tas ir par labklājību, ka man labi klājās visās dzīves sfērās. Un tas arī būs, tur būs dažādas kaučinga metodas. Manā arsenālā ir vairāk kā 500 kaučinga metodas, kur mēs sapratīsim, kāpēc tu varbūt esi ieciklējies uz vienu tēmu, kāpēc varbūt iekšējā tava visa pasaule brūk un jūk, varbūt tu esi izvilcis virsotnē tikai vienu tēmu, tā varbūt tikai veselība, tā varbūt tikai labklājība, tā varbūt tikai kaut kāda pašizaugsme, izglītība, un neskatoties uz to, kas notiek ģimenē, attiecībās ar bērniem, tas tāds... 4. būs tāda, varbūt patiesības stunda, kad 5. nodarbība. 5. nodarbībā parunāsim par man tik mīļo un aktuālo tēmu nauda, jo man ļoti patīk nauda. Man tiešām ļoti, ļoti patīk nauda, un ik viens no mums. Kāpēc man patīk nauda? Tāpēc, ka nauda, protams, tā ir enerģija, un tas ir tas mūsu iekšējās pasaules atspoguļojums materiālajā pasaulē. Un tas, kā mēs iekšā jūtamies, kā man ļoti patīk, kā man savā laikā grāmatvedi pateica, ja tev kontā ir 3 eiro, tu vari meditēt, tu vari zoomēt, tu vari darīt, ko tu gribi. Bet tas, kāda ir tava pašas iekšējā vērtība, tas atspoguļojas tavos 3 eiro. Mēs 5. nodarbībā nedaudz pieskārsimies tēmai nauda, bet tā būs tiešām tāda no 3 skatu punktiem, gan kā resurss, gan kā iekšējā pasaule, gan tāda interesanta. Man pašai tā ir vismīļākā tēma, jo, kā es saku, man nauda ļoti, ļoti patīk. Un 6. ir tas veiksmes scenārijs, un katrs izveidosim savu individuālo veiksmes scenāriju, šo te savu karti, jo te vairs nebūs nekādas nozīmes. Vai mēs risināsim kaut kādu pašizaugsmes, biznesa, karjeras, attiecību jautājumu. Izveidojot šo karti saskaņā mūsu šīm 10 atslēgām, iekšējās pasaules vērtībām, mēs varēsim pārvarēt jebkuru dzīves situāciju. Mēs tikai pareizi nospraužam mērķi, un caur šo scenāriju karti mēs vienmēr zināsim atrast ceļu. Tas ir tā kā izveidot šo savu iekšējo navigāciju. Jo tu vienmēr zināsi, jo šobrīd iekšā notiek konflikts. Kāpēc ļoti, ļoti daudz cilvēku slimo? Jo notiek, un tas ir tāds ļoti, tie, kas bija konferencē, tie arī, es vismaz to sapratu tā, ka šobrīd viss notiek pātrinājumā, un tāds patiešām notiek. Ja agrāk tādi ātrie simptomi parādījās 3 dienu laikā, tagad viņi jau parādās nākošajā dienā. Un šie iekšējie konflikti, tas ir par to, kā mēs tikām audzināti, ko sabiedrība no mums
pieprasa. Tā aizberga mazā daļiņa, bet viņa ir redzama, viņa ir ļoti, ļoti spēcīga. Kādam viņa ir vadījusi dzīvi 50 gadus, 30 gadus, varbūt vēl vairāk. Un tad, kad man cilvēks saka, bet man jau ir 60 gadi, vai man ir vērts? Es saku, pēdējais brīdis, nu viss. Vairs nevar vilkt, vairs nedrīkst sevi nodot. Un tas ir starp to iekšējo, starp to, kā jau tu teici, intuitīvi mums ir sajūtas, mums, nu, un to jau mēs arī jau šajā rītdienas nodarbībā sapratīsim. Kāpēc ir tā, ka intuitīvi mēs kādreiz sanāk un kādreiz nesanāk? Kādreiz Nu, visi cilvēki jau nav tādā tiešajā saiknē saslēgti ar to sajūtu, intuīciju. Līdz ar to viņi tā paļauties ikdienā nevar, ka nu, tas risinās katru reizi tos jautājumus. Jā, un tas jau ir, zin, tā ir tāda bērnu nostāja. Un labāk rusmāt feja, man intuīcija pateiks visu priekšā. Es esmu tāds ļoti prāta cilvēks. Man patīk cipari, man patīk likumsakarības. Es nepaļaujos uz tādām, nē, es paļaujos uz lielām lietām, jā, bet šādās mazās lietās tā ir mūsu atbildība. Tā ir ļoti bērnišķīga nostāja. Es gribu. Un es sēžu un gaidu. Un es pieprasu rezultātu, es pieprasu nevis, teiksim, izzināt to procesu, es pieprasu, lai kāds mani izārstē, lai kāds Izved mani. no tās situācijas ārā, jā. Jā, jā, jā. Kaut kādā ziņā kauč to dara, bet kauč to dara tieši tik daudz, cik tu paprasti. Pieņemsim, tu atnāc pie maniem un saki, Guna, es gribu izdarīt to un to. Es saku, super, izdarīsim. Bet sēdēt un gaidīt, mamma ir vainīga pie tā, ka es neiestājos labā skolā. Tēvs ir vainīgs pie tā, ka viņš pameta mammu, tāpēc es ienīstu tagad visus vīriešus, tāpēc man nav ģimenes, tāpēc visi vīrieši cūks un tā tālāk. Tā tas nestrādā. Tas strādā, kad tu iekšā gribi. Un šis te, kas vērtīgākais, ko iegūst šajā scenārijā, šo te iekšējo gribēšanu un salikt kopā, jo prāts jau ir tas, kurš mūs tur aizvedīs. Lai gan daudzi grib noliegt šo te prāta vērtīgumu, ego vērtīgumu, bet es noteikti esmu par prātu, par ego, jo tā ir baigā jauda, kas vienmēr mūs aizvedīs tur, kur mēs gribam. Jo, Vienīgi nu, pareizi to saskaņot arī ar tām vērtībām, kas ir arī viennozīmīgi. O, saskaņot ar tevi. viennozīmīgi. Un tad, kad prāts ir attīrīts no stereotipiem, no kaut kādām audzināšanas nepareizībām, no sabiedrības spiediena, tad jau viņš vienmēr mūs aizdīs pareizi. Un viņš mūs aizvedīs tur, kur mēs iekšā gribam aiziet. Un tas jau ir tas pats vērtīgākais, ko katrs iegūs šajā, iegūs šo te apzināsies to aizberga apakšējo un sapratīs to aizberga augšu. Un viens veselums, tas ir tā ir tā milzīgā jauda. Tas ir tas, kas mums katram ir iekšā. Tas ir tas, kas veido cilvēku. Kas veido šo cilvēku. Mēs ļoti bieži gribam vainu. Nav tā veseluma. Tā ir. Ļoti jaudīgs apmācību cikls, vai drīzāk, teiksim, pašam praktiski iziet cauri savām vērtībām, vērtīgākās arī nolikā prioritārās, un man liekas, tas process ir svarīgāks reizēm nekā tas ceļš, tas mērķis, ko sasniedzam, jo tas ir Jā. tas, kas mums paliek, un ja mēs runājam citos lielumos, tad, ja mēs domātu, ka tikai mērķis ir pats svarīgākais, tad jau mums nebūtu vajadzīga dzīve. Mēs piedzimstam un nomirstam, vai ne? Jo mērķis taču ir, nu, beigās mums kaut kur ir aiziet viņa pasaulē. Bet ļoti, ļoti jaudīgi tiešām apmācība. Es pati jau esmu pieteikusies, arī ļoti, ļoti daudz cilvēku zinu, kas vakar meklēja iespēju tādu. Tāpēc mēs gribam piedāvāt pilnīgi visiem, neskatoties, kādā kompānijā tu strādā, vai tu strādā algotu darbu, vai esi pašnodarbināts, vai tu esi kādos meklējumos, vai esi šobrīd izvēles priekšā. Noteikti šīs te process, arī grupas motivējošās izaugsmas un arī noteikti šīs te
kā lai saka, procesa notikumi arī šajā kolektīvā vai grupā, kurā tas notiek, kā tu teici, ja kolektīvais saprāts arī reizēm palīdz un Mhm. ieslēdzās. Tad man šķiet, ka tam ir jāvelta ļoti daudz laika, un cilvēkiem vienmēr ir liela problēma laiks. Es zinu, ka katra nodarbība tev ir aptuveni ieplānota pusotra stundas garumā, ar, protams, praktiskiem mājas darbiem un atgriezenisko saiti. Tātad būs grupas atbalsts, būs tavs atbalsts grupā. Cik aptuveni cilvēkam vajadzētu veltīt nu, vai ieplānot to laiku šajās 6 nedēļās, piemēram, nedēļas griezumā. Tātad pusotra stunda mums ir nodarbība, un cik aizietu vēl uz to praktisku. Es gribētu vēl 3 stundas, tās kopā būtu 4,5 stundas. Mhm. Es jau domāju, ka tas ir pilnīgi lielisks, ja tu esi tam veltījis vai arī vismaz mērķi nospraudis, lai tu būtu efektīgāks, ātrāk, vēlāk sasniegt to, ko tu vēlies, vai vispār sāktu kaut ko sasniegt. Jo ļoti jaudīgs būs, kā jau tu minēji, šis te grupas enerģētika. Tas vienmēr ir ļoti, ļoti jautīgi, un mums nav pat jābūt vienā telpā. Mēs vienmēr sanākam kopā tāds veselums, kur mēs apzināti vai neapzināti, kā darbojas domu spēks šajā grupā. Es arī pati esmu to piedzīvojis, ka tu sāc domāt domas, ko tu nekad līdz šim neesi domājis. Un tas tieši tev šajā brīdī ir nepieciešams, lai kaut kas mainītos. Uh, Pašā jau būs tas, kas šajā klātienes nodarbībā, vai arī tas, kad tu skatīsies ierakstu kādreiz, ja tu netiec uz šo te klātienes tiešraides, tevī norezonēs. Bet mums ir nepieciešams kaut ko fiziski izdarīt. Un pats vienkāršākais ir pildīt, rakstīt, 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 kaut ko izdarīt un atkal rakstīt. Un ja tu vari šīs te 3 stundas veltīt sev visas nedēļas garumā, tad tā jau ir garantija, ka notiks pārmaiņas. Jo ļoti bieži mēs paklausāmies kādu nodarbību, paklausāmies kādu laivu, kādu tiešraidi, kaut ko YouTube, paklausāmies tajā pašā vienalga, vēl kaut kur. Un mums it kā aizķerās, un mēs neko nedarām. Un kas notiek? Tas notiek to, ka atverās mūsu nolūka enerģija, jo ja mēs pieķērāmies klāt šai informācijai, tas nozīmē, ka mums tas ir aktuāli, mums tas ir nepieciešams, jo mēs dzirdam to, kas mums ir vajadzīgs. Bet ja mēs neko nedarām, mēs atveram šo te kanālu vaļā, un visa šī te nolūka enerģija vienkārši tiek uzturēta, iztērēta, lai tu kādreiz neaizmirstu, ka tev tas ir aktuāli. Un tad vienā brīdī mums nav laika nekam. Mums nav spēka, mums nav laika nekam. Tikai un vienīgi tāpēc, ka mēs prasti sakot šim cauram un neuzliekam korķi virsū. Mēs neizdarām, neizdarām, vai vienkārši pateikt godīgi, šobrīd man tam nav laika. Nu, vienkārši fiziski nav laika, jo šīs 3 stundas tas ir tiešām tāds absolūtākais minimums, lai ko veltīt sev un izdarīt to, kas ir jāizdara. Un tāpēc visi tie jau arī pirmajā nodarbībā bija šie mājas darbi. Ne tāpēc, ka man tāds skolotājs sindroms, jo man viņš patiešām ir, bet tas ir vairāk tam, lai izdarītu, lai patiešām tam visam būtu jēga. Jā, jo ticība jau rodās sevī tikai tad, kad tu esi to gandarījumu no rezultāta sasniedz. Jā. Tu esi pārkāpis mazliet tai savai iespēju robežai, un tu saproti, ka tev mazliet bija grūti. Un, vai arī beidzot ir tā, ka tu apzināti ej uz to mērķi, saprotot, kas tad vada tevi uz tiem taviem sasniegumiem, kas tad vada tev izvēles darīt. Un droši vien, ka tas ir tāds jauns, nu, kā jaunās kurpēs iekāp, būs mazliet jāiestaigā. Jā, noteikti. Vai ne? Vēl, ja rodas slinkums, ja rodas kaut kāda pretestība, ja rodas ārkārtējās muļķībiņas, priekš kā man tas ir vajadzīgs, es jau visu zinu, ja rodas
vismazākā pretestība. Nu, vai labāk es aiziešu, izdarīšu to, labāk es padzīvošos ar bērniem, labāk vēl kaut ko. Tad tas ir garants, ka aiz tā visa aizmugure ir kaut kas ļoti, ļoti jaudīgs, no kā līdz šim tu esi baidījusies. Mhm. Nu, tā ir, jā, tas ir tavs prāts, liek tev izdzīvot, jo nē, tur ir bīstami, vai ne? Tu tur nekad Jā, neesi bijusi. Kaut kā tā tieši ir, tā. tu neesi pati piedzīvojusi, iespējams, savu labklājību un kaut kādu dzīves daļu, kas patiesībā sakot, tev sniegs daudz, daudz lielāku, plašāku un košāku pieredzi. Jā. Guna, es domāju, ka mēs te droši varam šo mūsu uzrunu beigt un aicināt visus tātad sekot arī šim te ja Facebookā tad augstāk ievietotajam video informācijai, kur pieteikties, kā pieteikties, un arī šo te visu, ko mēs stāstījām, tad arī atskatu par 6 nodarbībām. Ja tu skaties YouTube, ierakstu noteikti skaties zemāk, ja tad uz šo te zem video detalizētu informāciju un droši raksti. Spied uz saiti, kur var aizpildīt veidlapiņu un attiecīgi pieteikties. Un tevi pievienos pie grupas, kura tad ies šos 6 nodarbību ciklu. Mhm. Tas Paldies ir tev un gaidām tevi ikvienu no. Gaidām šajā te nodarbībā, kuram ir interese pamēģināt sev kaut ko jaunu un patiesībā sakot, atklāt sevi pašu jaunu priekš sevis. jā, Visu tādu, es gribētu teikt, tādu patieso es. Jā, tas ir tas pats galvenais, jo tikai tas arī beigās sniedz gan to enerģiju, gan motivāciju un beigās arī gandarījumu. Tieši tā. Paldies tev, Guna, par sarunu un tiekamies visi. Nodarbību ciklā. Ja? Visu labu! Tā.